Mana laimīgā dzīve. Ir vēls, bet Dunne nespēja aizmigt. Daži, lai aizmigtu, skaita aitas, bet ne jau viņa. Dunne skaita visas tās reizes, kad bijusi laimīga. Piemēram, toreiz, kad bija maza un brālēns Svente viņai iedeva vardi. Un pirmo reizi, kad ūdenī viņa varēja izdarīt 3 atvēzienus un nenoslīgt. Un, kad dabūja skolas somu, viņa bija tik laimīga par to, ka sāks mācīties 1. klasē, bet tā viņai bija ilgojusies visu savu mūžu. Vasara bija šķitusi bezgala gara, tikai tāpēc vien, ka viņa tik ļoti bija ilgojusies. Bet, kad Dunne beidzot bija ceļā uz skolu, viņa sāka prātot par to, kas tad īsti notiks. Vai skolā viņa vienīgi sēdēs un mācīsies, lasīt un rakstīt? To jau viņa prata, vismaz nedaudz. To viņa bija apguvusi 6-gadnieku apmācībā. Kā tu domā, vai man patiks mana skolotāja? Viņa jautāja tētim. Protams, tētis atbildēja. Skaidrs, ka patiks. Kā tu domā, vai man patiks mani klases biedri? 6-gadnieku apmācību Dunne bija apguvusi citā skolā. Šajā jaunajā skolā viņa nepazina nevienu bērnu. Piepeši Dunne nobijās ne pa jokam. Ja nu viņai nebūs draugu? Ja tā notiks, Dunne uz skolu vairs neies. Nekad, to viņa sev apsolīja. Tēti, tagad tur īkšķus, viņa sacīja, kad abi devās iekšā pa skolas durvīm. Pie klases durvīm stāvēja skolotāja un sasveicinājās ar bērniem. Kāds zēns atteicās ieiet iekšā. Tikai tad, kad mamma viņu pielabināja ar 20 kronu banknoti.